Latviešu tautas teika, kā lācis cēlies. Reiz kāds saimnieks bijis ļoti skops. Dieviņš staigājis pa zemes virsu kā ubaks. Un tad kādu dienu dieviņš iegriezās arī pie skopā saimnieka, pie skopuļa, lūgt maizīti, bet skopais saimnieks nesot devis. Tad dieviņš gājis vēl nākamo reizi, otru dienu, trešo dienu, lūgt dāvanas, bet arī bez sekmēm. Tā nu skopais saimnieks sadusmojies, ka ubaks neliek miera un nolēmis to sabaidīt. Viņš sataisījās par lāci, apgrieza kažokam kreiso pusi uz virsu, apvilka mugurā un palīda zem tilta. Tad, kad dieviņš nāca pa tiltu, saimnieks izlīda no patiltas ārā un sācis plivināties ar rokām un plaukšķināties un gribējis nobaidīt nabagu. Bet nabags nesot baidījies, bet teicis: lācis esi, lācis arī paliec. Tad saimnieks palicis par lāci un aizskrējis uz mežu. Un tā no tiem laikiem esot radies pirmais lācis.